Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un kā jūs redzat, man uz galda ir jauns monitors. Un šis monitors ir absolūti the best savā cenu kategorijā. Manā acu priekšā ir AOC Gaming 27G2 ZN3. Tātad šis, dāmas un kungi, ir 27 colu monitors. Full HD 1920 x 1080 Fast VA panelis ar 280, jā, jūs nepārklausījāties, 280 Hz monitors. Protams, ir arī pieejams Adaptive Sync, 0,5 milisekundes response times, veseli 6 game modi. Protams, arī low input lag tehnoloģija, HDR10. Šo monitoru var pieslēgt gan caur DisplayPortu, gan HDMI. Un visbeidzot ir arī pieejama G-menu aplikācija, caur kuru tad jūs varat darboties arī pa settingiem, nespiežot aizmugurē uz settinga podziņas. Jūs varat darboties, visu settingus kontrolēt šajā monitorā tieši caur šo aplikāciju. Un pats galvenais, ka jūs šo monitoru latviešu tirgū varat iegādāties sākot no 170 eiro. Jūs spējat iedomāties 280 Hz monitors pa 170 eiro. Tas ir vienkārši amazing, dāmas un kungi, vēl 27 colas. Nu, tas ir vienkārši ideāli. Nu, ko varbūt arī kopā atvērsim vaļā, parādīšu jums, kā tad viņš izskatās. Es domāju, ka visi jau grib redzēt, kāds tad viņš ir. Nu, ko varam viņu vaļā. Ko tad mēs šeit redzam? Komplektācijā, protams, nāk mums barošanas vats, ar ko tad mēs pieslēgsim pie strāvas, lai monitors mums strādātu. Ir viena maza niansīga, dāmas un kungi, 280 Hz jūs dabūsiet tikai tad, ja jūs pievienosiet caur DisplayPort. Ja jūs izmantosiet HDMI, tad, diemžēl, būs tikai 240 Hz. To ņemiet vērā. Ko vēl mēs redzam komplektācijā? Ir pati kājiņa, monitora kājiņa apakšējā daļa. Lūk, kur pats statīvs sastāv no divām daļām. Šī ir apakšējā daļa. Paskatieties, tāda smuka, tāda zvaigzne, jā. Apakšā arī forši gumijas, lai nekur nekas neslīdētu, jā, paskaties. Veselas 6 gabalas, 6 gumijas, lai būtu stabilitāte uz galda. Un aizmugurējā daļa, dāmas un kungi, lūdzu pats statīvs. Nu, pasies, kā viņš izskās. Un, protams, tad šī daļa mums savienojās ar apakšējo daļu. Viss notiek pavisam vienkārši, liekam virsū šādā veidā. Un tad šeit mums ir skrūvīte, kuru tad mēs pieskrūvējam. Un, lai būtu jau gatava konstrukcija, kā saka, jā, viss notiek pavisam vienkārši. Lūdzu, un te jau mums ir jau gatavs viss. Lūdzu, un tad šito ten mēs jau savienosim ar pašu paneli. Te jau ir jābūt pašam ekrānām. 280 Hz monitors. Wow! Šādi viņš izskatās no aizmuguras. Paskatieties, sarkanie elementi, AOC logucītis un no priekšpusītes. Jūs jau, protams, ievērojat šaurās maliņas. Labajā pusē, kreisajā pusē un augšiņā. Apakšiņā, protams, AOC logucītis šeit. Nu super! Nu paskaties uz šito brīnumu, nu vienkārši skaisti. Kādi porti tad ir aizmugurē mums ir pieejami? Mēs atradīsim veselus 2 HDMI portus un vienu displeja portu. Un, protams, arī 3,5 mm audio jacks un, protams, arī ports, kur mēs pievienosim strāvu. Tagad vajadzētu to visu savienot vienā kopumā. Ņemam šo burvīgo statīvu un pavisam vienkārši viss šeit notiekās. Tiek viņš pievienot šādā veidā un vienkārši hop, noklišķinam un monitors jau ir savienots. Hopā! Nu ko, lūdzu, te nu viņš ir! Nu let's go! Dāmas un kungi, lūk, kur viņš ir. Paskatieties, kā viņš izskās no aizmugurītes. Man ļoti patīk dizains šiem AOC monitoriem. No aizmugurē tās sarkanās strīpiņas dod uzreiz tādu gaming piesitienu, kā teikt. Arī pats statīvs ir ļoti foršs. Man ļoti patīk arī šeit statīvā ir padomāts par cable management. Tas nozīmē, ka caur šito caurumiņu jūs varat izvērt vadus. Nu, sakomplektēt tā, lai smukāk izskatās, tāpēc arī domāts ir aizmugurē statīvā šis caurumiņš, jā, tas ir baigi superīgi. Kā tad mēs šo monitoru varam kustināt? Tātad mēs šo monitoru varam pacelt uz augšu, uz leju, paskatieties, viss ir ļoti super. Arī varam iegriezt uz vienu sānu, uz otru sānu. Tomiņ, ko tu te dari? Varam paskatīt, un var arī iegriezt arī slīpeniskā veidā, paskatieties, šitādā veidā arī var iecelt tā slīpeniski, nu super vienkārši. Un vēl ļoti labs ir tas, ka mēs šo monitoru varam iegriezt arī vertikāli.
vertikālā veidā. Paskatieties, streameriem ļoti patīk tieši vertikālais dizains. Ir streameri, kas izmanto tieši vertikāli, un šis monitors spēj to piedāvāt. Nu, paskatieties, nu vai nav superīgs. Kas ir vēl ļoti forši tas, ka lūku apakšā ir arī settinga podziņas. Šeit mēs varam darboties pa settingiem, bet, protams, kā jau teicu, var izmantot G-menu aplikāciju un darboties pa settingiem tieši no aplikācijas. Bet, nu, ja gadījumā negribās izmantot aplikāciju, tad ir apakšā arī podziņas šeit settingiem. Nu, paskatieties, nu vienkārši super! Vispārībā šis dizains man ļoti patīk. Šie šaurie rāmīši, kā jau teicu, sānos augšpusītē. Nu, vispār, nu kopskats ir ļoti beautiful. Un pa 170 eiro jūs spējat iedomāties. Nu, vispārībā monitoru cenas tagad ir, wow, es atceros kādreiz pa tādu cenu varēja nopirkt kaut kādu parasto, ja? Bet tagad jau 280 Hz. Wow, tas ir vienkārši amazing! Tagad ir laiks tad mums jau pievienot šo monitoru jau pie mana setapa. Paskatīsimies, kā viņš izskatās. Protams, arī uzspēlēsim gan jau kādu CS mačiņu. Paskatīsimies, kā tad izskatās tieši gameplayā šis viss. Nu ko, dāmas un kungi, davai ejam pievienosim jau pie manējā seta. Let's go! A few moments later. Te nu viņš ir AOC 27 colu 280 Hz monitors. Jau ir uzstādīts uz mana seta. Oh my god, AOC! Oh! Es, ka pieslēdzu, paskatījos, tās krāsas ir vienkārši super, dāmas un kungi. Un paskatieties, lūdzu, arī cable managementiņš forši izvērts. Un jūsu acu priekšā arī pasies kāds sulīgs video. Oh my god, tās krāsas ir super. Lūk, kur arī ir manis pirmī pieminētā G-menu aplikācija. G-menu! Lūdzu, var izvēlēties savu attiecīgo monitoru un jau darboties pa settingiem caur aplikāciju. Nu, ja gadījumā kādam nepatīk aplikācija, var izvēlēties arī pa taisno, kur atverot settingus, un te jau atverās visi settingi, un var darboties visu customizot, krāsas un tā tālāk spēļu modus. Tagad ir laiks iztestēt šo monitoru jau gamingā. Iesim Counter-Strike 2, izspēlēsim kādu partiju un paskatīsimies, kā tad jūtās šie 280 Hz uz šī ekrāna. Let's go! Mēs esam Counter-Strike 2! Jā! Jā! Uzreiz var pateikt, kad ir. Jā! Labi! 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 Davai! Wow! Ej, tu nosik smooth! Draugi! Jā! Labi! Nē, tas ir vienkārši amazing 200. Cik smooth gameplays! Draugi! Ja jums vajag labu monitoru, šis ir tas monitors. Pa 170 eiro. Cik smooth viss iet! Labi! 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 Ar dīgliņu! Jā! Ar pistolīt! Labi! Davai! Labi! Davai! Labi! Uzbrukam! Aiziet! Labi! Paskatieties! Un ar nazīt! Let's go! Hold on, Stevie! Pirmā vietā! Vienkārši tik crispy, tik smooth! Man pašam ir 144 manējais main, bet nu, es labprāt updatētos uz šitādu par tādu cenu. Odziņa, draugi, odziņa! Tas arī īsumā bija viss, ko es gribēju jums pastāstīt par šo burvīgo AOC 27 colu 280 Hz monitoru. Protams, links būs aprakstā uz padziļinātāku informāciju, ko jūs varēsiet iegūt par šo monitoru. Visu atstāšu aprakstā. Overall, mans vērtējums ir viennozīmīgi ļoti labs.
par šādu cenu 280 Hz monitors, tas ir vienkārši super, dāmas un kungi. Viennozīmīgi, ja man kāds jautā, vai es šo rekomendēju, viennozīmīgi rekomendēju. Tāpēc paldies, ka skatījāties šo video, būšu priecīgs arī, ja iespiedīsiet like podziņas. Un atceries, AOC 280 Hz monitors, tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Mua! Tiekamies nākošajos videoklipos. AOC! Woohoo! Come on!